mīnuszīme, daļas svītro un atņemam pakāpes. Šeit, protams, 0 to nerakstām. Šeit 0 mīnus t mīnus t. Turpinām dalīt. Mīnus t dalīt ar t ir mīnus 1. Tālāk šo te nākošo jauno sastāvdaļu reizi. Mīnus 1 reiz t rakstam apakšā. Mīnus 1 reiz plus 1 ir mīnus 1 rakstam apakšā. Tāpēc mums vajadzēja to iediņā stāt. Tāpēc mums vajadzēja pierakstīt, lai ir kur rakstīta. Tagad skatīties 10 reizes. Daļas svītra. Atņemam. Mīnus t pazūd. Kas notiek šeit? Skatāmies sākot no augšas. 0 mīnus 1 ir plus 1. Tas ir aplikums. Šis ir veselais iznākums. Veselā daļa, veselais iznākums. Veseli saskaitā. Kā tagad atgriezīsimies pie integrāļa, kā mēs ierakstīsim to integrāļu? Ienākāmies pie ģimenes saprot. No divnieks, protams, tā. Tātad to, kas ir veselā izteiksme, polinoms, rakstām bez daļas svītrām. To, kas ir aplikums, to rakstām virs skaitītājiem. Nu, un, protams, saucējā, kas pats dalītājs, kas bija iepriekš šis